Kā tu definētu veiksmīgu karjeru? Tas droši vien ir tā kā tāda Māslova piramīda, uz ko ir jāskatās. Okay. Jo, protams, mēs strādājam, tāpēc, ka mums patīk, mēs darām to, kas mums patīk, bet mums tomēr arī vajag saņemt to algu, lai mēs varam izdzīvot. Lielākai daļai, kas varbūt nestrādā tikai tāpēc, lai aizpildītu savu brīvo laiku, teiksim, tā 99% cilvēku, algas elements ir svarīgs tajā lietā. Un es teiktu, ka noteikti izaugsme. Ir iespēja turpināt mācīties, iespēja iet uz augšu vai uz sāniem tajā karjeras izveidē savā, ka tu vari to kontrolēt un tev ir iespējas kaut ko darīt, kas tev patīk. Protams, nav tā, ka 100% no visiem uzdevumiem, ko es katru dienu daru, man ļoti patīk. Ir, teiksim, tāds 80-20 princips, ka citreiz ir jāsakoš, zobus ir jāsakoš, bet es skatos tā, ka ja vismaz 50% no tā, ko es daru, man patīk un man ir sajūta, ka es rādu pievienoto vērtību, es strādāju ar labiem cilvēkiem, ar kuriem man ir interesanti kaut vai vienkārši tāpat parunāties, tad tas jau ir tā vērts.